Interesanti. Kas tad cilvēku prāt ir labie darbi? Tūliņ to noskaidrosim. Tas, ko patīk darīt un kas ir arī attiecīgi apmaksāts. Jā, lieliski. Un tagad no citas puses ir stāsts par to, ka ir tāds labdarības projekts labie darbi. Tur ir iespējams iesniegt savus projektus un attiecīgi, ja tas tā kā šķiet kaut kas ļoti labs, tad tam ir iespējams saņemt finansējumu. Tad lūk, kas jūsuprāt būtu atbilstoši tam, lai kaut kas saņemtu finansējumu, kas tādā izpratnē varētu būt labs darbs? Teiksim, kaut ko sākopt uzcelt, bet tas ir tikai kā piemērs. Es domāju, varbūt arī bērniem kādus atrakcijas parkus izveidot. Kas vēl nāk prātā? Kas vēl nāk prātā? Labie darbi. Tas man vairāk asociējas ar labdarību. Darbs, ka citiem var sagādāt kaut ko labu. Piemērs, tas bija lieliski pateikt. Piemēram, labdarība. Konkrētāk, teiksim, varbūt kaut ko izveidot, uzbūvēt, bet tas tikai kā piemērs. Piemēram, palīdzēt bērnamiem, kādiem idejām, projektiem, kur viņus iesaistīt. Es domāju, ka jauniešu attīstībai kaut kādai. Lieliski, paldies. Darbs. Man izpratne, ka cilvēks kaut ko labi izdara, es domāju, otram cilvēkam. Vai esat dzirdējuši, ka ir tās labdarības projekts labie darbi? Jā, ir dzirdēts. Lieliski. Tad īsumā tur ir iespējams iesniegt projektu, saņemt finansējumu, kas tādā izpratnē jūsuprāt būtu pelnījis, lai tas saņemtu finansējumu. Kāda varianta arī pastāv, vai ne? Nē, tīri mēģinam saprast, kas cilvēku prāt būtu. Domāju, būtu iespējams iedot tam, kas otram cilvēkam pēc tam būtu kaut kāds darbs, un cik tagad Latvijā tā krīze lielā ir, un būtu vēlams, ka kaut kāds rūpnīca vai kaut kāda ražošana no Latvijas, kas iet uz ārvalstīm, pēc tam no Latvijas. Bet tas būtu tas finansējums vislabākais. Tādiem cilvēkiem, es domāju, ka varētu finansēt, bet tādiem, kas tīri priekš sevis to taisa, es domāju, ka nē. Sakiet, lūdzu, vai esat dzirdējis, ka ir tās labdarības projekts labie darbi? Jā, mans skoris ir piedalījies arī viņā. Super, lieliski. Tad jautājums tieši no šīs sfēras, kas vēl lūk būtu tā vērts, lai tas saņemtu finansējumu, proti tāds labs darbiņš? Kā es saku, droši vien jābūt tā ideja tāda, lai citiem cilvēkiem liktos, ka ir vērts atbalstīt, jo bieži vien tās, teiksim, tie labie darbiņi, ko lūdzu, palīdziet mums aizbūs kādā koncertceļojumā, palīdziet varbūt sagādāt tērpus. Varbūt, ka viņi nav tik svarīgi kā tur, kad, teiksim, ja lūdz bērnu dārs, lai viņam iekārto rotaļu laukumu vai īpašu programmu atbalstu izveidot bērnu attīstībai. Teiksim, tāds ilgtspējīgāk projekts.